Brīvas gribas un apzināta vārda paziņojums. TT numur ARMR 2024 0909 004. Es, vīrietis Andris Ivardēls, Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vecākais, mūsu dzimtas kopienas enerģētiskajā un spēka aplī ar šo paziņoju. 2014. gada 1. mēnesī, apskatot sievietes Rima pārdošanā piedāvāto dzīvokli, kadastra numurs 01009 218 903, pēc pārdomām un apspriedzi ģimeni nolēmām pirkt ģimenes īpašumu sievietes Rima pārdošanai piedāvāto dzīvokli. Sākumā bija vārds. Notika akts ar augstāko tiesisko spēku, pirmējā mutiskā vienošanās par dzīvokļa pirkšanu starp dzīvokļa pircēju vīrieti Andris un dzīvokļu pārdevēju sievieti Rima. Nezināšanas, neinformētības un naivas labticības uzņēmumam Latvijas Republika dēļ abi nolēmām šo darījumu apstiprināt caur virtuālām juridiskām fikcijām personām, arī papīra līguma formā un caur nostiprinājumu lūgumu arī zemes grāmatu apliecības formā. Šajā vietā un šajā mirklī es, vīrietis Andris Ivardēls, ar šo paziņoju, ka, pamatojoties uz pirmējo mutisko vienošanos ar augstāko tiesisko spēku starp vīrieti Andris un sievieti Rima, pamatojoties uz to, ka kopš mūsu ģimene iegādājās šo dzīvokli, neviens nav uzrādījis jebkādas tiesības uz valdījumu šeit, pamatojoties uz dāvinājumu līgumu TT numuru ARMR 2024 08 08 002, pamatojoties uz Talmaņu ģimenes dzimtas kopienas tiesiskā valdījuma RA ceņu 21 nostiprinājumu dzimtas kopienas ierakstu un reģistru grāmatā, pamatojoties uz uzņēmuma LR personu izveidošanas un personu dokumentu izdošanas uzņēmuma PMLP un dzimtsrakstu departaments nespēja izskaidrot un dokumentāli pierādīt personu Andris Talmanis un Andris Talmanis izveidošanu un eksistenci, ar ko apstiprinās mans pieņēmums, ka augstāk minētās personas neeksistē. Pamatojoties uz to, ka zemes grāmatu apliecībā tiesnese pieņemu, ka caur neeksistējušu personu Kristīne Vinte Korme, kā īpašnieku norāda neeksistējušu personu Andris Talmanis, pamatojoties uz visu augstāku uzskaitīto, ar šo mirkli es, vīrietis Andris Ivardēls, atsaucu personas Andris Talmanis vai Andris Talmanis pārakstu nostiprinājumu lūgumā Rīgas tiesas zemes grāmatu nodaļai un atgriežu neleģitīmo, spēku zaudējušo un anulēto zemes grāmatu apliecību izdevējam Rīgas tiesas zemes grāmatu nodaļai. Šis paziņojums nolasīts mūsu dzimtas kopienas enerģētiskajā un spēka aplī. Šis akts nedaļēji, nepilnā apmērā, nevienā vietā, nevienā brīdī nav apstrīdams. Vīrietis Andris Ivardēls, Talmaņu ģimenes dzimtas kopienas vecākais, autogrāfs Zīmogs.